Dieva dēli, Dieva meitas. Es priecājos jūs redzēt šeit tik lielā daudzumā, un es redzu, ka Dieva gars darbojās jūsu sirdīs, jūsu prātos. Citādi neviens no jums šeit nebūtu šovakar. Tas ir viss pateicoties svētajam garam. Mēs zinām, ja svētais gars nedarbosies jūsu sirdīs, tad pat ar spēku neviens nevarēs jūs ievilkt šeit, nevarēs iemānīt. Bet jūs paši labprātīgi atnācāt. Un patiešām Dievam par to ir gods un slava un pateicība. Un tā, atmoda. Kas tas ir? Kas ir atmoda? Kas nav atmoda? Ko mēs saprotam ar vārdu atmoda? Ja šī atmoda notiek, kādi tad ir rezultāti? Pozitīvi, negatīvi, kas traucē atmodai? Pieņemsim, ja šodien šī atmoda notikt šeit, šajā draudzē. Kādas izmaiņas būtu tieši tavā dzīvē? Vai es padomāju, kas būtu savādāk tavā dzīvē? Tu zini savu dzīvi, kā es dzīvoju vakar, aizvakar, iepriekšējo nedēļu, pagājušajā gadā, šajā gadā. Kas izmainītos? Šie ir ļoti būtiski jautājumi. Un, protams, šodien es tikai skaršu ļoti īsi, tikai dažs jautājumus. Bet pirms mēs iedziļamies šajā topikā vai šajā tēmā, vēlreiz mēs pielūgsim Dievu, bet pirms mēs lūdzu, es gribu pateikties Vilnim par skaisto jūsu sludinātājiem Vilnim Latgalim, oficiāli vecākiem sludinātājiem, par skaisto lūgšanu un arī par šo skaisto dziesmu un par šo skaisto mūziku tur augšā. Un nolieksim mūsu galvas vēlreiz lūgšanā. Mūsu mīļais debesu Tēv, kā lai mēs Tev pasakam, pateicamies par šo kluso, tikko dzirdamo balsi no pagātnes. Bet tā turpina sūtīt savu vēsti mūsu prātam un mūsu sirdī. Tā atgādina, kā vēl mēs esam ceļinieki un kā vēl mēs esam tā kopiena, kas mācās, kas sanāk kopā, kas smeļ jaunas atziņas no Tava vārda. Bet mēs zinām, ka nepietiek tikai ar to, ka mēs apstiprinām šo realitāti. Mēs lūdzam Tevi, mēs lūdzam, ak, Kungs, mūsu Tēv. Vai Tu neizdarītu kaut ko sevišķu šajā vakarā atkal? Kā caur šo grāmatu, Tavu vārdu, mūsu prāts kļūtu uzņēmīgāks, ka mēs vairāk varētu smelties gudrību, inteliģenci, ka caur šo vārdu mūsu ticība tiktu stiprināta, mūsu cerība spīdētu spožāk. Un es lūdzos, Kungs, lai mūsu sirds, lai mūsu dvēsele, lai mūsu gars un visa mūsu būtība satver Tavu vārdu un nekad to neatlaiž. Māci mums, stāvi mums līdzās. Un ja mēs kaut ko nesam spējīgi saprast, padari to patiesību skaidru caur savu svēto garu. Kristus vārdā. Amen. Un tā, atmoda. Šis vārds šodien ir ļoti, ļoti pārprasts. Ļoti daudz kristiešu vienkārši nesaprot, kas aiz šī vārda slēpjas. Pavisam nesen bija laiks, kad ar atmodu, ar šo terminu, ar šo vārdu tika apzīmēta pirmā lielā pamošanās 18. gadsimtā Amerikā. Tad runāja par atmodu. Šodien šis vārds atmods tiek lietots visādos kontekstos, visādās situācijās. Pieņemsim, šis vārds ir lietots tad, ja pieņem svētais gars, kad svētais gars cilvēku kopienā vai kristiešu kopienā radikāli neparastu kustību,
Vai arī, pieņemsim, sacīsim, evanģelizāciju. Cilvēki iet uz kādu konkrētu pilsētu, viņi tur grib izvest kādus seminārus, un viņi runā par atmodu. Vai arī, kā pavisam nesen 19. gadsimtā šīs vārds atmoda tika lietots kontekstā, kad teologi runāja par tās saucamajām atmodas metodēm. Kas tas ir? Tas ir, jūs sekojat noteiktām stilam, noteiktām metodēm. Un ticība ir tāda, ka pielietojot šīs metodas, jūs panāksiet rezultātus, kādi bija redzami, kad notika šīs īstās, patiesās atmodas. Bet tā nav atmoda. Evanģelizācija nav atmoda. Lai arī kāds pasākums mēs darām, tā nav atmoda. Dažreiz cilvēki saka, es iešu 70 dienas noturēšu atmodas lekcijas. Nē, tā nav atmoda. Tas nav tas. Ir cilvēki, kuri saka, skatieties, pagātnē tur bija atmodas kustības šeit un tur, bet kas tur pa labumu ir? Jūs paskatieties, kādas viņiem ir doktrīnas, kādas viņiem ir mācības. Un paskatieties, cik tālu mēs atrodamies no jaunās derības ideāla. Mēs jaunā derībā lasām vienu lietu, bet paskatieties praktiski uz draudzi. Kas notiek draudzē? Ir cilvēki, kuri saka atmoda. Tiešām mums ir vajadzīga atmoda. Ja mēs skatāmies draudzi, tā ir konkrēta institūcija. Tur lietas tiek plānotas, tur lietas tiek sagatavotas. Un ja tagad sāksies atmoda, visi šie plāni sabruks, viss būs, kā saka, no līdzsvara. Vai mums ir tas vajadzīgs? Un ja mēs skatāmies uz šo termiņu atmoda un kā cilvēki uztver un kā cilvēki attiecās, mēs redzam, šeit ir visvisādākie uzskati, pieejas un izpratnes. Bet viena lieta ir skaidra. Mēs visi ticam, ka svētais gars, tā ir tā ietekme, tā ir tas spēks, kas dod dzīvību un spēku. Mēs arī ticam visi, ka patiesa atgriešanās, patiesa īsta atgriešanās, tas ir tas pats spēks, kas mums palīdz doties uz priekšu šodien, kas mūs uztur, kas mūs uzglabā, un ka tas ir tieši tas pats spēks, kas izsauca pagātnē lielās atmodas, patiesās atmodas. Un, protams, ir teologi, kuri skaitīja šīs atmodas kaut kur no 1700 gadiem, viens otrs saskaitījis, ka ir bijušas apmēram kaut kur 50 atmodas apmēram. Bet tā ir cita tēma, tepat kaimiņos, ne tālu no šejienes. Faktiski, atmoda, tas ir dzīvības princips Dieva draudzē. Tā ir pati sirds, mani draugi. Tas ir tas spēks, kas dod dzīvību mirušajiem, garīgi mirušiem grēciniekiem. Tas ir tas spēks, kas atspirdzina, atdzīvina, kas virza uz priekšu, kas ne tikai to vīru vai sievu, bet visu draudzi, Kristus lietu. Un viss, kas ir saistīts ar Dieva vārdu. Un Dieva draudze pastāvīgi, dienā, stāv šīs lielās vajadzības priekšā. Ja ir kāda vajadzība Dieva draudzē, gan kopumā, gan katram tās loceklim, personīgi, individuāli, tas ir svētais gars. Tā ir vislielākā vajadzība šodien. Un, ja patiešām Dieva draudze var piedzīvot šo svētā gara svaidību, izliešanu, protams, tad darbs virzīsies uz priekšu kā uguns. Protams, mēs domājam par draudzi kā ticīgu cilvēku grupu vai vienotību. Un
Tā ir sevišķa grupa, kas ir sanākusi kopā pateicoties Dieva gara atdzīvinošiem spēkam. Citiem vārdiem, atmoda, kā jau sacīja, tas ir pats draudzes dzīvības princips, pats centrs. Tas spēks, kas dod dzīvību, ir tas pats spēks, kas dos draudzei dzīvi, vai princips mēs varam saukt. Tas spēks, kas dod dzīvību, ir tas pats spēks, kas uztur. Mēs zinām, ja mēs runājam par atmodām vēsturiski, te ir viens vilnis nācis atmoda, pēc tam ar kādu laiku tas ir noplacis, liekas viss izzūd, bet sekas paliek. Atmodas sekas paliek. Nāk otrs vilnis, te viņš parādās un atkal noplok un it kā izzūd. Bet, lai šis vilnis nenoplaktu, ir vajadzīgs svētais gars. Un Dieva draudze ir ticīgo kopiena, kas pastāvīgi atrodas tādā situācijā, ka tai ir vajadzīgs šis dzīvinošais Dieva gars. Kā cilvēki, kas ir atspirdzināti, kas ir garīgi padarīti dzīvi, pats izdzīvošanas šis noslēpums ir atkarīgs no tā, vai Dieva draudze turpinās elpot šo dzīvinošo gaisu, vai nē. Vai Dieva draudze tiks vadīta ar un no svētā gara, vai nē. Tas ir vienmēr tā bijis. Te nekas jauns nav. Tik ilgi, kamēr uz šīs zemes stāv Dieva draudze, pastāv. Tas ir vienmēr bijis viens no neatņemamajām sastāvdaļām. Un, protams, ja mēs runājam par šo garīgo elpu, mēs zinām no vēstures, sacīsim viduslaikos, kad bija viena valdošā baznīca, kad šī Dieva gara elpa skāra vienu cilvēku, sacīsim šeit Anglijā, tad Itālijā, tā kā valdieši, Lolbardi, tur Anglijā, vai ne, kad reformācijas sākās, un Dievs izmantoja savus ļaudis sevišķā veidā, un mēs zinām, kādas sekas bija reformācijai. Kas ir šīs atmodas autors? Protams, mēs visi ticam, ka atmodas ir dotas, dāvinātas tikai pateicoties Dieva darbībai, tikai pateicoties Dievam. Mēs nevaram radīt atmodu. Mēs nevaram izsaukt atmodu paši no sevis. Cilvēki, kas ilgst pēc atmodas, kas sapņo par atmodu, viņi nevar to radīt, izsaukt eksistencē paši saviem spēkiem. Vienalga, ko viņi arī nedarītu. Tas ir vienkārši neiespējami. Mēs nevaram izsaukt atmodu tāpat, kā mēs nevaram iedot dzīvības dvašu tam, kas ir miris, kas ir mūsu līdzās. Vienkārši tas nav mūsu spēkos, mīļie draugi. Bet mēs varam. Mēs kaut ko varam. Un kas tas ir, ko mēs varam? Mēs varam, un mums ir jāpasludina evaņģēlijs grēciniekiem. Tā ir tā lieta, ko mēs varam. Un tā ir tā lieta, kas mums ir jādara. Mēs varam, un mums ir jālūdz uz ceļiem, lai Dieva darbs virzītos uz noslēgumu. Bet mēs nevaram, ko mēs nevaram? Mēs nevaram iedvest dzīvību mirušā grēciniekam. Un atmodas autors ir tikai Dievs. Un jūs zināt arī, mēs nevaram atgriezt nevienu cilvēku. Bieži vien mēs dzirdam tā, kāds tiek izsauts priekšā, sacīsim šeit uz skatuves vai ne šeit uz paaugstinājumu. Pastāsti par saviem piedzīvojumiem, vai ne? Tu tur biji tādā vietā un tu atgriezi, vai ne, tur 10 cilvēku. Muļķības, man mīļie brāļi un māsas. Mēs nevaram atgriezt nevienu. Un katrs vecāks ļoti labi zina, kam ir dēls vai meitis, sevišķi sacīsim pusaudzis, vienalga vai vecāki, kur nav draudzē. Jūs varat stāvēt savu bērnu priekšā uz galvas, jūs varat raudāt, jūs varat kliegt, jūs varat lūgties, jūs varat darīt, ko gribat, jūs nevarat viņu atgriezt. Tas vienkārši ir neiespējami. Šis spēks nav dots ne tev, ne man. Ko mēs varam? Un kā es tikko sacīju, kas mums jādara? Mums ir jāsludina Dieva vārds.
Mēs varam būt tikai instrumenti viņu rokās, tas ir viss. Un tas man vienmēr atgādina Mūdī, to ilustrāciju, kur ir ļoti populāra un sludinātāji bieži vien lieto savās svētrunās. Vienu dienu Mūdī šis slavenais evaņģēlijs dodas mājā, un viņš redz, tur ir grāvis, un tajā grāvī guļ piedzēries viņa draudzes loceklis. Un Mūdī paskatās uz viņu un saka, tas draudzes loceklis pamanīja Mūdī, pazina viņu un izsaucas, te tu esi lielais, slavenais evaņģēlijs, tu mani atgriezi, viņš sāk kliegt. Un Mūdī apstājās pie viņa un ne vārdu nesaka viņam un skatās uz viņu. Un tad viņš saka, tu zini, tev ir taisnība. Ja Kristus būtu tevi atgriezis, tad tu šeit negulētu. Bet tā kā es atgriezu, tāpēc tu gluži šeit šajā grāvī piedzēries. Tā ir mūsu mīļie draugi. Mēs nevaram nevienu atgriezt. Mēs nevaram izsaukt nevienā cilvēkā dzīvību, izņemot svēto garu. Dievs ir visu zinošs, Dievam ir viss spēks, un Dievs zina, ko viņš dara, kad viņš dara, kāpēc viņš dara. Tā pašā laikā, zinot visu to, mēs nedrīkstam samierināties un sacīt, jā, es neko nevaru izdarīt šeit, tas nav manos spēkos, un reaģēt pasīvi. Nekādā ziņā ne. Jēkaba vēstulē, 4. nodaļā, 3. pantiņā sacīs, kad jūs lūdzat, un kas ir tālāk, jūs saņemat vai nesaņemat? Tur ir sacīts, ka jūs nesaņemat. Jūs lūdzat, bet atbildi jūs nesaņemat. Un tad ir dots, kāpēc jūs nesaņemat šo atbildi. Mums ir jālūdz. Un par lūkšanu es mēģināšu varbūt vienā citā dienā, jo jūs labi parunāt. Jūs labi ziniet, ka Elēna Vaita ļoti skaidri izceļ šo patiesību, ka mēs virzamies priekšu tikai uz ceļiem. Un ka atmodu nav iespējams izsaukt ne ar kāda mehānismu palīdzības šeit zem saules. Tikai pateicoties lūkšanai. Un mēs zinām, vēsturiski neviena atmoda nav sākusies bez lūkšanas. Vai tur ir bijis viens cilvēks, ir pat bijis situācijas, kur viens cilvēks sāk lūgt, vai grupa. Bet vienmēr sākums ir lūkšana. Vienmēr. Mēs nevaram programmēt atmodu, pieņemsim šeit pirmajā draudzē. Mēs nevaram sacīt nākošajā nedēļā, labi, tur pirmdiena vai pirmdiena vai otrdiena vai kad tur sāksies atmodu. Nē, tas nav mūsu spēkos. Bet mums ir jāmeklē Dieva vaigs, kā nekad iepriekš. Citiem vārdiem mums ir jākļūst nopietniem. Ir laiks pienācis man, mīļie brāļi, mīļās māsas, palikt nopietniem. Kas ir atmoda? Ko tas nozīmē atmoda? Kā jau sacīja, cilvēki šodien pārprot, vai pareizāk sakot, nepareizi izprot šo terminu atmoda. Faktiski kaut kur kristietība ir radījusi kaut ko līdzīgu savu kultūrai, apakškultūrai kaut ko līdzīgu, kurā kristieši tic, tagad pēc 2 mēnešiem mēs noturēsim lielu pasākumu, lielu evaņģelizāciju, tūkstošiem ielūgumu tiks izsūtīti vai ne ārā, vai arī sacīsim, mums būs milzīgs vai satelīta evaņģelizācijas pasākums, vai kaut kas tam līdzīgs. Un cilvēki sāk runāt par atmodu. Nē, tā nav atmoda. Jā, cilvēki dzirdēs vēsti, cilvēki tiks kristīti, tas viss ir pareizi. Bet tas nav tas, par ko mēs runājam šeit. Mēs nedrīkstam būt pārsteigti, redzot mega draudzes. Es esmu dzirdējis, kad cilvēks saka, pasties, viņš ir kādo, kad pasties pār pa 30,000 locekļu draudzes, vai ne? Un mēs labi zinām tās vēstures, vai ne? Willow Creek, vai ne?
kur faktiski ir tā lielā draudze sadalīta mazākās draudzēs 60 plus locekļu, vai ne? Un pa grupām. Un varbūt viens no otras jums lasīja tā sludinātāju, kā viņa vārds bija. Tā ir tavu tēma, tā ir vispār tavu, kā saka, tas ir tavs lauks, kur viņš atzinās, ka viņa mērķi nav piepildījušies. Viņš domāja radīt patiešām mega draudzi, un ko viņš raksta šajā rakstā, kad tas, ko viņš cerēja, tas tur nenotiek. Cilvēks sanāk kopā, tā kā klubā, priecājās, dzer tēju, kafiju, kā saka, atpūšās, bet garīgā izaugsmes nulle. Nav garīgās izaugsmes. Ko es gribu sacīt? Citiem vārdiem. Ja jūs redzat 1000 cilvēku, kas dodas uz vienu vietu, vai ne, un tā ir liela draudze, mani mīļie draugi, tas vēl nenozīmē, ka tā ir atmoda. Tā nav atmoda. Jūs ziniet, kā lai pasaka, ja mēs skatāmies uz kristietību, tad kristietība šodien ir zeļ kā nekad ārēji. Tā zeļ, bet iekšēji tā ir tik vāja kā nekad kristietība. Ja mēs lasām vēstu Laudikijas draudzei atklāsmes grāmatā 3:14-22. Varētu kāds man palīdzēt izlasīt, lūdzu, ja? Atklāsmes grāmata 3. nodaļa 14-22. Kur vēsts sākās, es esmu bagāts. Bet tad mēs lasām kaut ko savādāk. 3. nodaļa 14-22. Lūdzu. Kurš ir atvērs? Lūdzu, ceļieties kājās, jā, un palīdz māsiņ, jā. Un Laudikejas draudzes eņģelim raksti. Tā saka tas, kas ir āmen, uzticamais un patiesais liecinieks. Dieva radības pirmsākums. Es zinu tavus darbus, ka tu neesi ne augsts, ne karsts. Kaut tu būtu augsts vai karsts. Un tādēļ, ka tu neesi ne augsts, ne karsts, ne augsts, bet esi remdens, es tevi izpļaušu no savas mutes. Jo tu saki, es esmu bagāts un man bagātības pa pilnam. Man netrūks nekā, bet tu nezini, ka esi nelaimīgs un nožēlojams, nabaks, akls un kails. Es tev dodu padomu, nopirkt no manis zeltu kausētu ugunī, lai tu kļūtu bagāts un baltas drēbes, lai to apvilktu, un nebūtu redzams tava kailuma kauns, un dziedinošu ziedi, lai tu ieziestu savas acis un spētu redzēt. Paldies, māsā. Tu saki, tu esi bagāts, bet ko Dievs saka? Tu esi nabaks, tu esi kailis, tu esi pliks, tu esi aklis, tev nav īsti nekas nav. Redz, kā mēs varam skatīties uz vienu lietu no divām pusēm. Ar savām acīm skatoties, mums liekas, ka mēs esam dikti gudri, dikti intelektuāli, ļoti, ļoti bagāti, bet tā nav patiesība. Remdens kādā ziņā? Remdens attiecībā uz Jēzu Kristu, remdens attiecībā uz viņa vārdu, remdens attiecībā uz viņa mācību. Un šeit mūsu kungs dod mums padomu, viņš saka, iekarsties, tu tā vairs nevar palikt. Izvēlies šodien, vai uz vienu pusi, vai uz otru pusi. Citiem vārdiem, iekarsties. Un, protams, ja mēs salīdzinām savu dzīvi ar to, kas ir atrodams šī Dieva vārdā, un ar konkrētām situācijām šajā pasaulē, šeit uz globus, kur pat tiešām cilvēki deg par Kristu, mēs redzam šo kontrastu. Mēs redzam šo starpību savā dzīvē. Pravietis Habakuks raksta, izlasīsim šo tekstiņu arī, 3. nodaļa un 2. 3. nodaļa 2. Habakuks 3. nodaļa un 2. Kungs, es dzirdēju tavu vēsti, mani māc bailes tavu darbu priekšā. Plūstošu gadu straumē īsteno savu darbu un dari to gadu plūsmā.
arī visiem zināmu un skaidru saskatamu. Dusmās atceries arī apžēlot. Jā, paldies. Kungs, es stāvu tavā priekšā, es trīcu. Ko tas viss nozīmē? Kāda ir mūsu attieksme pret Dievu vārdu? Kāda ir mūsu attieksme, kad mēs nākam Dieva priekšā? Kā tas notiek? Kad cilvēks redz, kad cilvēks saprot, kad cilvēks patiešām kaut ko sajēdz no Dieva lieliem darbiem, kad Dievs ir Dievs. Un ja šīs lietas sāk praktiski parādīties mūsu dzīvē, tad arī cilvēki atgriežas pie Dieva. Ja kaut kas patiešām mūs šķir no Dieva šodien, tad viena no vēstīm ir tā saucamā, kā lai viņa sociālā evaņģēlija vēsts. The Gospel of Health and Prosperity. Tie, kas saprot angliski. Tas ir, vārds sakot tā, ja tu darīsi to, tas ir evaņģēlijs, kurš balstīs uz 4-5 punktiem, tu būsi bagāts, tev būs māja, tev būs mašīnas, tev viss kas būs. Bet ja tev tas nav, tas nozīmē, ka tev nav ticības. Lai kas, bet šis evaņģēlija veids pat tiešām mūs zināmā veidā burtiski nogriež no Dieva. Varbūt īstumā apskatīsimies, kas nav evaņģēlijs atmoda. Īstumā, pirmkārt, atmoda nav kaut kāda nedabiska tāda emociju izrādīšana. Nē. Tā nav atmoda. Tāpat arī tas fakts, ka cilvēki var apmeklēt draudzu tūkstošiem, tas vēl nenozīmē, ka tur ir atmoda. Atmoda nav arī draudzes izaugsmes semināri. Tā nav atmoda, man mīļie draugi. Atmoda nav arī, ja sacīsim Rīgā šeit apvienotos visas draudzes, cik šeit ir 8 vai 10 draudzes, visas kopā un mēģināt izvest vienu super, mega evaņģelizāciju. Tā nav atmoda, man mīļie draugi. Lai gan šī evaņģelizācija varētu būt ļoti sekmīga, ļoti svētīga, un varbūt pat 1000 cilvēku pieņemtu Jēzu Kristu. Bet tā nav atmoda, par kur mēs runājam. Tālāk, atmoda nav arī sapulces, kuras norisinās kādā draudzes telpā, kas tiek organizēts ar mērķi kaut kā pamodināt cilvēkus, kaut ko darīt, lai viņus vestu pie dzīvības, izmantojot visādus efektus. Tā nav atmoda. Kā es sacīju, mēs nevaram izplānot atmodu. Tas nav iespējams. Atmoda ir, ja mēs varam sacīt, tā ir pēkšņa. Man jābūt ļoti uzmanīgam, ko es gribu sacīt, lai jūs man saprastu, lai jūs man nepārprastu tagad. Atmoda ir kaut kas tāds, kas pēkšņi pārtrauc, izjauc mūsu ierasto dzīves gaitu, ja tā var sacīt. Tā abstrakt izsakoties. Tālāk, atmoda nenozīmē arī garīgo augļu pēkšņu parādīšanos, sacīsim, draudzē. Tā arī nav. Dažādu garīgo dāvanu izpausmi draudzē. Dažreiz cilvēks saka, tu redz, kādas tur garīgās dāvanas ir šajā draudzē? Tā nav atmoda. Protams, ir pat iespējama tāda situācija, ka draudzē ir visas garīgās dāvanas. Un viss var būt ļoti jauki, ļoti skaisti. Bet tā vēl nebūs atmoda. Tās ir dažādas lietas. Pilnīgi dažādas. Kas ir atmoda, ja mēs jautājam šo jautājumu? Protams, dažādi autori, dažādi teologi sniedz dažādas atbildes. Bet, ja mēs gribam izsacīties saviem vārdiem vienkārši,
Tas nozīmē, ka šīs depresijas periods piedara pagātnē. Parādās jauna interese pret Dievu, darbu, pret Dieva draudzi, ticība. Tā tiek izrādīta darbos. Jauna mīlestība, jauna kvēle, jauns uguns, jauna dedzība un tā tālāk. Tas ir Dieva darbs, un tikai Viņš var izsaukt šo atmodu. Bībelē šeit ir 2 termini, ar kuriem tiek atzīmēta atmoda. Ebreju valodā ir vārds hajā, darbības vārds, tas ir faktiski nozīmē dzīvot, hajā, bet viņš ir tulkots arī kā atmoda latviešu bībelē. Un, protams, grieķu valodā ir zao, vai ne, kurš arī tāpatās ir tulkots kā dzīvot vai atspirt, tas ir atkarīgs no teksta un atkarīgs no konteksta. Bet abi šie termini šajos specifiskajos kontekstos runā par vienu lietu, kad cilvēks atgriežas atpakaļ, kā saka, pie savas dzīvības. Domi tāda, te viņš bija garīgi miris, un viņš tagad atdzīvojas. Tā ir pamatdoma. Hajā un zao. Starp citu, ļoti bieži atmoda ir sajaukt arī ar evanģelizāciju. Evanģelizācija. Kas ir evanģelizācija? Evanģelizācija, kas tas ir? Tā ir labā vēsts, ja? Kas tiek pasludināta apkārtējiem. Bet atmoda, kas ir atmoda? Tā ir jauna dzīve. Atmoda ir jauna dzīve. Evanģelizācija, tas ir, kad cilvēks strādā, darbojās priekš Dievu, ja tā mēs varam sacīt. Atmoda, tas ir, kad Dievs strādā, viņam darbojas, viņam zināmā veidā cilvēkā un caur cilvēku. Sacīt, ka tagad jaunedēļ mēs noturēsim atmodas sapulces. Tas ir absurds. Jūs man atvainojat, tas ir absurds. Tas nav mūsu spēkos. Tā ir vienkārši nepareiza terminu lietošana. Mēs varam noteikt, ko mēs gribam. Mēs varam evanģelizāciju, mēs varam kaut kādas, kā mēs saka, autorīču un tā tālāk. Mēs varam visādas lietas, vai ne, tur darīt. Neviens cilvēks nevar iedegt šo intereses liesmu otra sirdī. Neviens cilvēks nevar atspirdzināt otra cilvēka apziņu vai izsaukt šo intensīvo vēlmi iepazīt Dievu, būt tuvāk pie viņa, staigāt ar viņu kopā. Tas ir kaut kas tāds, kas nāk tikai no Dieva. Jā, mēs varam būt kā instrumenti, tas ir cits jautājums. Neviens cilvēks nevar uz papīra, kā saka, izplānot, kad šī atmoda notiks. Tāpēc, ka tikai Dievs un tikai Dievs var dot dzīvību. Bet, kad tumsa paliek ar vien tumšāk, un kad morālā dzīve, cilvēka morālā dzīve grimst ar vien lielākos puros, dziļumos, kad Dieva draudze kļūst augsta, patiešām augsta, remdena, kad tā zināmā veidā mirst garīgi, tad, kad pienāk īstais laiks, kad piepildās laiks, un kad patiesas dvēseles sauc uz Dievu, dienu un naktu uz ceļiem, tad Dievs iejaucas. Un šeit ir ļoti daudz piemēru. Varbūt vienu dienu es mēģināšu pievest ar piemēru. Varbūt otrs no jums atcerās vārdu Ernests Roberts. Varbūt 26 gadu jauns cilvēks no Velšas, kurš lūdza Dievu dienu un nakti, stundām pavadīja uz ceļiem, lūdzot pēc atmodas, gadiem lūdza Dievu. Un tā vieta, kur viņš dzīvoja, tā tika īrēta. Un saimnieks, kur viņam
izīrē šo istabiņu, vērojot, kas ar viņu notiek, vai ne, šī lūkšanās un bībeles izpētē un sludināšanā, sacīja, ka viņš ir galīgi apsēsts, ka viņš ir sajūtas prātā, viņu faktiski izzina no šā dzīvokļa. Bet kas notika? Pateicoties šim vienam vīram, tūkstošiem cilvēku pieņēma Kristu. Viss izmainījās, bet tas ir sevišķs stāsts. Protams, šī pasaule ir redzējusi daudz dažādas atmodas, kustības. Un, protams, tas ir jauki piedzīvot, redzēt, kā notiek atmoda, vēl jau vairāk vai nebūt atmodas dalībniekam. Bet varbūt īsumā teologi ir, kas ir pētījuši tieši atmodu, kā tā izpaužās, kas notiek, vai ne, kādos apstākļos to parādās, vai ne, kādi ir tās rezultāts, ir sasummējuši, ja tā var sacīt, vai ne, atmodas rezultātus, vai ne, kādas pārmaiņas notiek cilvēka dzīvē, un es šeit minēšu tikai pāris. Pirmkārt, ja patiešām notiek šī atmoda, pirmkārt, cilvēks izjūt ļoti dziļu, intensīvu gara pārliecību. Ļoti dziļu, intensīvu svētā gara pārliecību. Tieši tas ir jādara. Tas ir pareizs. Otrkārt, cilvēks izjūt ārkārtīgi asi grēka klātbūtni savā dzīvē. Ļoti asi. Ja pirms atmodas grēks bija, kas tas ir? Vājums, tas nekas nav. Atmodas laikā grēks tiek izjusts ārkārtīgi asi. Treškārt, tie paradumi, kura cilvēka dzīvē parādījās atkal gadu no gadu, tie tiek sagrauti. Tie tiek uzveikti vai uzvarēti. Šie paradumi, no kuriem cilvēks nevarēja atbrīvoties, varbūt viens otrs visu mūžu. Viņš cīnījās uz ceļiem un sauca uz Dievu, palīdz man. Ceturtais. Grēki, kuri jau kā likās jau sen aizmirsti, izsvītroti no atmiņas. Tagad parādās dzīve, un cilvēks cenšas ar viņiem, kā saka, attiecīgi arī rīkoties, tikt vaļā no viņiem. 5. punkts. Grēku izsūdz vai grēku nožēlu kļūst par ikdienas daļu, sastāvdaļu. Ja atmoda notiek, tas notiek rītā un vakarā. Un tas ir ko vienam vaitrāks. Ja mēs ņemam par ceļš pie Kristu to mazo grāmatu. Viņi raksta ļoti skaidri, ka mēs katru vakaru nākam grēku nožēlā pie Dieva. Ne jau vienreiz tikai mūžā, bet katru vakaru. 6. Jauna interese, jauna vēlme parādās cilvēka sirdī. Tas ir pētīt, skatīt Dievu vārdu. Tas ir tā, it kā tu to vārdu redzētu pirmo reizi. Un katrs no mums atcerās, kas tika kristīti draudzē, kad mēs iepazināmies ar Kristu, kas tā bija par interesi, kas tā bija par deksmi, lasīt Dievu vārdu, saprast, vai ne, un pētīt to. Tā kā pirmo reizi. 7. Lūkšana kļūst par prieku. Lūkšana vairs nav kaut kas garlaicīgs. Es tu neiešu uz draudzi, tu paskaties, tur tikai vecāki stantiņi sēž, vecāki onkulīši. Nē, nekas tam līdzīgs. Cilvēki dodas uz draudzi, lai sarunātos ar Dievu. Viņi nāk Dieva klātbūtnē. Viss mainās kvalitatīvi. 8. Atkal cilvēks izjūt agoniju par tām dvēselēm, kas ir viņam visapkārt. Tas ir par tām, kuras vēl nepazīst Kristu. Cilvēks grib pasludināt viņam cerību. 9. Svētums kļūst par galveno objektu, par galveno lietu atmodas laikā cilvēka dzīvē.
Un 10. Tie cilvēki, kas ir piedzīvojuši atmodu, viņi kļūst Dieva rokās kā instrumenti, vai pareizāk sakot, instrumenti, kurus Dievs izmanto, lai vestu pie glābšanas citus cilvēkus. 11. Sociālās, sabiedriskās intereses būs saskatāms pilnīgi citā gaismā, pilnīgi no cita leņķa. Un, protams, 12. viskaistākais aspekts no visām šīm lietām ir tas, ka viss, ko cilvēks izjūt savā dzīvē, viss, ko cilvēks pārdzīvo, viss nāk no Dieva. Te nekas netiek radīts paša cilvēka rokām vai viņa spējām, lai kāds arī nebūtu. Viss tas tiek paveikts no Dieva. Patiesa atmoda izmantos visas iespējas bez jebkādiem fokusiem, bez jebkādiem mokusiem, bez manipulācijām, bez jebkādām cilvēku schēmām vai ne, var kā darīt to vai nepīsim draudzes izlauksmes. Ja jūs aiziet, pieņemsim, Amerikā sacīsim uz mūsu veikalu, kādas tikai tur grāmatas nav, kāda informācija nav par dažādām metodēm, kā panākt draudzes izlauksmi, kā panākt to. Atmodas laikā viss strādā savādāk. Tāpēc, ka Dievs visu dara. Varbūt pāris vārdos dažas problēmas, kuras stāv ceļā atmodai. Viena problēma, kā jau sacīju, es jau minēju, atmoda ir pārprasta. Viņa ir lietota visādos kontekstos. Gan evanģelizācijas vai ne kontekstā, gan dažādas draugu pasākumu kontekstā. Nē, tā nav atmoda. Bet, ja mēs sākam skaitīt 1, 2, 3, viens no vislielākajiem tādiem šķēršļiem ir pasaulīgums. Tieši kristiešu vidū. Tas ir numur 1 šķērslis vispār. Tieši pasaulīgums. Mēs gribam tā līdzināties pasaulē. Jūs zināt, es esmu dažreiz vienkārši šokēts. Es ceru, ka tāds lietas nenotika. Es redzēju vai ne, vairākās vietās. Es aizēju uz draudzi, es sēžu tā kā jūs sēžat, sludinātājs stāv šeit, vai ne, un sludinātājs sludina, un es skatos tur pāris sēdekļi no manas jaunas meitenes sēžu. Tā vietā, lai atvērtu bībeles, viņām priekšā ir atvērts modes žurnāls. Un pēdējās modes. Kā mēs to saucam? Kas tas ir? Kas tas ir? Kas notiek? Mēs tā gribam līdzināties pasaulē, pat atrodoties Dievnamā, Dieva klātbūtnē. Mēs taču vairs nespējam izšķirt, kas ir kas. Mēs pat vairs nespējam izšķirt, kas ir jūrmala, kas ir Dieva draudze, kas ir stadions, kas ir iela. Otrais punkts, kurš ir milzīgs šķērslis atmodai. Tieši atbildība. Kristiešu atbildība Dieva priekšā. Ja cilvēks ir kristīts Dieva draudzē, viņš ir lasa varbūt to bībeli, atnāk uz draudzi sabatā, un tas arī viss ir. Bet šī atbildība saistās ar ko? Ar konkrētu dzīves veidu. Mēs zinām, ka katra priekštiesība ir saistīta ar atbildību, un pie tam ļoti lielu atbildību, ka mums ir jābūt par gaismu cilvēkiem. Trešais punkts. Tie speciālisti, kas pēta atmodas jautājums, viņi saka, ka ja draudze cieš ļoti rupjus grēkus, tas ir atkal viens no šķēršļiem atmodai. Dieva draudzē. Mēs lasām par Korintas draudzi. Kas tikai tur nebija? Ir sevišķi pirmo vēstuli. Tur bija viss, kas bija pasaulē. Tas bija draudzē. Tas ir trešais punkts. 4. Draudzē nav Kristus mīlestības vai brāļu mīlestības, māsu mīlestība. Draudze ir augsta. Draudze ir vienaldzīga. Draudze ir rendena.
Tas ir atkal viens no šķēršļiem atmodai. Viens no šķēršļiem. 5. punkts. Izkropļotas, nepatiesas vai pārspīlētas patiesības mācības draudzē. Tas ir, ja sludinātājs sludina, vai draudze tic lietām, kuras Bībelē nav. Protams, ka visi šie punkti minētie, protams, ir daudz vairāk, bet viens no lielākajiem šķēršļiem draudzē, lai mēs varētu piedzīvot atmodu, ir pasaulīgums. Mīlestība kaut kā līdzināties pasaulē. Visi tā dara, mēs taču nevaram izdalīties. Mēs taču nevaram būt savādāk. Mums taču jābūt tādiem pašiem. Ko cilvēki domās par mums? Jā. Ko mēs varam darīt? Pēdējais jautājums. Ko mēs varam darīt? Pirmkārt, mums ir jādara tas, tieši tas, ko Dievs liek mums darīt. Nevis tas, kas man liekas, es tā jūtu, izjūtu, nejūtu, nē. Tieši, ko Dievs liek mums darīt. Mums tas patīk vai nepatīk, piekrītam, nepiekrītam. Ja mēs gribam patiešām piedzīvot atmodu. Tas ir pirmais. Mums ir jāsāk tā kā apostols Pāvils sāk. Sacīsim vēstuli Efeziešiem. Pāvils sāk ar Dievu un beidz ar Dievu. Kad mēs satiekamies, kā kristieši adventis kopā, mums visi ir tačkārt. Paklausieties, pavērojiet draudzi. Mēs sākam no sevis, mēs runājam par sevi, mēs apraudam savus bēdas, pārdzīvojums un beidzam ar sevi. Bet lasiet, kuru Pāvila vēstuli. Viņš sāk no Dieva un viņš beidz ar Dievu. Jebkurā vēstulē. Tas ir tas punkts, kur mums ir jāsāk, un tas ir tas punkts, kur mums ir jābeidz. Citiem vārdiem, Dievs runā, un mums ir jākļūst paklausīgiem. Mums ir jākļūst paklausīgiem. Cik tas grūti nākas, tas ir cits jautājums, bet mums ir jābūt paklausīgiem. Mums ir jādarbojas arī reformācijas virzienā. Protams, te ir kvalitatīva starpība, vai ne? Kvalitatīva starp reformāciju un atmodu. Bet tas ir cits jautājums, tās ir divas lielas tēmas, es negribu skart viņas starp, vai ne? Mums ir viena autoritāte. Tā ir Dieva vārda autoritāte. Bībelē jābūt priekš mums kā grāmatai, kura mūs māca, kā dzīvot, ko darīt, piedāvā dažādas instrukcijas, un tā ir arī mūsu metožu grāmata, ja tā var sacīt. Tur mēs atrodam visas metodas. Atmoda, tas ir piedzīvojums. Tajā ziņā, kā mēs lasām pirmajā Davīda dziesmā, kur ir aprakstīts, kas notiek, ja cilvēks paklausa Dievam. Otrkārt, katra no mums ir jāizvieto visa mūsu ietekme, kā personīgi, tā arī kopumā, lai pamudinātu tos, kas mums atrodas līdzās, tos Dieva dēlus, tās Dieva meitas, lai viņi lūdz uz ceļiem pēc Dieva atmodas. Lai atrodas uz ceļiem. Mums ir jācenšas panākt šo momentu. Cits moments. Ļoti svarīgi ir pasludināt Dieva vārdu, kā tas ir. Dieva vārdā. Visu Dieva vārdu padomu. Ne jau izlasot, kā Angļi saka, selective reading. Ne jau izlasot kaut ko, tas man patīk, cilvēkiem tas patiks. Ne. Pasludiniet par to patiesību, kas cilvēkiem nepatiks. Viņi sacīs pēc jūsu svētums, nē, man tas nepatika, ko tas sludinātais sludināja. Sludinot visu patiesību. Ne jau tikai kaut ko izmeklējot vai izlasot. Personīgā un kopīgā lūkšana. Ļoti svarīgs moments atkal.
kad mēs savienojamies, apvienojamies, un, protams, arī gavēšana šeit jātiek pieminēta. Pat tad, ja notiek, sacīsim, atmoda, ja mēs piedzīvam atmodu, tad lūkšanām ir jāturpinās. Pastāvīgi, regulāri Bībeles mācīšana, tās pamatpatiesības, tā kā tās ir rakstīts Dieva vārdā, neatšķaidot ne ar ko. Pat to patiesību, kur varbūt nav tik skaidra, redzama, saprotama, kur ir vajadzīgs sevišķi Dieva vadība. Nepieciešams izpildīt uzticīgi tēva, mātes, vecāku pienākumus mājās. Tie, kas ir ievēlēti draudžpastaņos, tiem ir jāizpild savi pienākumi, kā Dieva priekšā, kā priesteriem. Vienalga kādu terminoloģiju jūs šeit nelietot. Apātija, remdenums, miegainība, tas gars, kas nemīl lūgt, kas faktiski nekad gandrīz nelūdzas, vai ne? Kas faktiski velk mūs leju un leju, tā ka mēs ar vienu kāju esam šeit, ar otru kāju mēs esam pasaulē. Tam nav vietas mūsu sirdīs. Un Dāvīds dziesmā, 119. Mēs lasām sekojošos tekstus, pantiņus. 119. dziesma. 119. dziesma. Un šeit mēs lasām 525. pants. Mana dvēsele līvie pīšiem, atspirdini mani pēc sava vārda, atspirdzini mani. Šeit ir tas vārds ebreju valodā hajā. Tas ir atdzīvini mani. Šeit ir tieši šī lūkšana par atmodu. Viņš saka, atspirdzini mani pēc sava vārda. Šeit dziesmnieks izsaucās. 37. pants. Nogriez manis acis no nīcīgā, piešķir man jaunus spēkus tavos ceļos. Latviešu tulkojumā šeit ir piešķir man jaunus spēkus, šeit ir atkal vārds atdzīvini mani, dari mani dzīvi, atspirdzini mani, manus spēkus tavos ceļos. 37. pants. 40. pants. Raugi, es ilgojos pēc savām pavēlēm. Stiprini manu dzīvi ar savu taisnību. Atkal, atdzīvini. Šeit ir atkal tas vārds hajā. Atdzīvini manu dzīvi. Atdzīvini manu dzīvi. Šajā pat 119. Dāvīda dziesmā, 88. Uzturi mani dzīvu pēc tavas žēlastības. Tad es sekošu tavas mutes liecībām. Atkal un atkal dziesmnieks lūdz, viņš ir uz ceļiem, viņš sauc uz Dievu. Atdzīvini mani, uzturi manu dzīvi, dari manu dzīvi, atspirdzini mani, caur savu vārdu, caur savu garu un tā tālāk. 107. pantiņš šeit, 107. Es esmu ļoti nospiests, viņš saka, es esmu ļoti nospiests. Atspirdzini mani, kungs pēc tava apsolījuma. Atkal burtiski tulkojums būtu atdzīvini mani pēc tava apsolījuma. Viņš balstās šeit uz Dieva vārdu. Viņš saka, man ir grūti, man ir smagi, es esmu nospiests, bet atdzīvini mani. Tālāk šeit pat 119. dziesmā 149. Klausi manu balsi, kungs, pēc savu žēlastības. Iedves man jaunu dzīvību un atspirdzini mani pēc saviem noteikumiem. Atkal, mēs esam tikai vienā Dāvīda dziesmā. Jūs redzat, ka dziesmnieks atkal un atkal viņš sauc uz Dievu. Atdzīvini mani, atspirdzini mani. 154. pantiņš šeit pat. Izved manu lietu un atsvabini mani. Atspirdzini mani pēc saviem vārdiem. Atkal atdzīvini, daru mani dzīvi. Par ko viņš lūdz šeit? Viņš lūdz par atmodu, par dzīvību. Viņš lūdz par jaunu kvalitāti savā garīgajā dzīvē. 156. Liela ir kungs.
tava žēlastība. Un atkal, atdzīvini mani no jauna pēc taviem noteikumiem. Atkal, cik skaisti, cik brīnišķīgi. Viņš jūs atdzīvini mani pēc savu vārdu. 159. Pantiņš šeit, 159. Redzi, es mīlu tavas pavēles. Piešķir man jaunu spirtumu, kungs, pēc tavas žēlastības. Atkal tas pats. Un tā mēs varētu iet cauri vienai tādai dziesmai un vienai pēc otras. Un mēs redzētu, ka viena un tā pati lūkšana ir atrodama gandrīz katrā šīs grāmatas lapusē. Šeit dziesminieks, šim dziesminiekam ir šī kvēlā, kaislīgā vēlme pēc Dieva vārda. Viņš grib ne tikai dzirdēt šo vārdu, viņš grib ne tikai lasīt šo vārdu, viņš grib ne tikai viņu uzņemt, bet viņš grib šo vārdu Dieva gara spēkā. Un tas ir mums vajadzīgs. Mēs zinām Dieva vārdu, mēs varam pat citēt no galvas, bet mums ir vajadzīgs spēks. Dieva gara spēks. Mums ir vajadzīgs šī atmoda, mums ir vajadzīgs šī atdzīvināšana, atspirkšana. Un, protams, lai katrs šodien šajā vakarā izsaucas kopā ar dziesmiņiem, atdzīvini mani, ak, kungs, lai es varētu dzīvot praktiski ikdienā, tev par godu, tavai lietai. Un, protams, viens no vissvarīgākajiem soļiem, ja mēs runājam par atmodu, kurš ir jāspēr šajā virzienā, ir tas, ka mēs nevaram būt apmierināti paši ar sevi. Ja mēs sakam, ar mani viss ir kārtībā, tad te ir liela problēma. Tikai vienā virzienā. Kā mēs dziesmam, pat mums ir viena dziesma, kad es, laikam, krievu valodā, es neesmu nekas, bet tu esi viss. Un lai Dievs svētī, lai šī Dāvida lūkšana atmodina mani, atspirdzina mani, dari manu dzīvu pēc sava vārda, būt arī mūsu lūkšana. Amen. Protams, šodien mēs varbūt īstumā pieskāramies vienam otram jautājumiem. Nākošais mēs laikam satiksimies kaut kur ceturtdien, ja mēs būsim sveiki un veseli. Un es gribētu pieskarties tieši vienam jautājumam par lūkšanu. Un varbūt pievist arī vienu otru praktisku piemēru. Trešdien Anna šeit runās, trešdien Anna Galeniece. Un piekdien laikam arī, jā, viņai būs arī tie PowerPoint, ja es nekļūdos. Bet vienalga, mēs satiksimies šajā nedēļā. Bet man ir tāds jautājums, ja mēs sākam pārdomāt šo jautājumu, par tiešām iedziļināties, mēs sākam meditēt, ja, šo vissvarīgāko elementu, kas ir nepieciešams mūsu kristieša dzīvē, mūsu gājumā, atmoda. Kā jums liekas? Vai tas ir reāli, nereāli? Vai tas tikai tā jauki skan? Vai tā ir tikai teorija? Vai atmoda var kļūt par patiesību mūsu dzīves gājumā, mūsu draudzē? Kā jums liekas? Protams, ka jā. Protams, ka jā. Un man patīk šī atbilde. Protams, ka jā. Paldies, brāli, paldies, brāli. Man patīk, brāļi šodien ir tādi ļoti tādi atsaucīgi. Patiešām, jā. Mēs nezinām punktu, vai ne? Mēs nezinām kādu, bet kā es sacīju, neviena atmoda nav iesākusies bez lūkšanas. Un es vēlreiz atkārtoju, ka Elēna Vaisa saka, ja mēs gribam atmodu redzēt, mums ir jābūt uz mūsu ceļiem. Katru dienu un jākļūst nopietniem. Jo atmoda nāk tikai kā atbilde uz mūsu lūkšanām. Tas ir vienīgais veids. Tas ir vienīgais. Un es domāju, ka
Tagad ir laiks arī lūgt un